Labvakar, dāmas un kungi! Konservatīvās domas konference Demos sākās pirms 5 mēnešiem ar jautājumu, kuru mēs turpināsim atbildēt visās sesijās, proti, kas ir konservatīvisms. Atklājot 5. sesiju, piedāvāja atskatīties uz līdz šim apspriestajām tēmām un to saistību ar šodienas provokatīvo priekšlikumu nost ar sociālismu. Demos 2. sajietā novembra beigās runājām par kolektīvā mēs identitāti. Ir 2 nepareizi veidi, kā interpretēt šo mēs. Viens ir iedomāties, ka runa ir par savējo atdalīšanu no pārējiem, no svešajiem. Piemēram, iedomāties, ka runa ir par etnisko izcelsmi, izglītības līmeni, ideoloģisko redzējumu un tā tālāk. Otra aplamā mēs interpretācija ir, ka mēs paģēra politisku vienprātību un kolektīvu rīcību no sabiedrības. Šī otrā interpretācija ir sociālisms, vai precīzāk kolektīvisms, kura viens no paveidiem ir sociālisms. Daudzskaitļa pirmā persona mēs, par kuru runā Rodžers Skrūtons, konservatīviem nozīmē to, uz ko var paļauties viskarstākajā politiskajā strīdā. To veido kolektīvā vēsturiskā un politiskā pieredze, kopīgie panākumi un kļūdas. Mēs ir tas, pateicoties kam mums nevajag visiem būt vienisprāts un visiem nav jānodarbojas ar vienu un to pašu projektu. Pateicoties tam, mēs nebaidāmies viens otram nepiekrist un kritizēt. Pirmspolitiskais mēs ir politiskā procesa pretstatā karam, priekšnoteikums un reizē ar katru kompromisu lēmumu stiprināts rezultāts. Demos 3. kopā sanākšana saucās suverenitāte. No vienas puses starptautiskajās attiecībās pašnoteikšanās ir tas pats, kas individuālisms, proti pretošanās ieraušanai pārnacionālas valdības spīlēs, kura teicis labāk zinām par mums pašiem, ko mēs augstu vērtējam un kas un kādā tieši veidā mums būtu jādara. Suverenitāte ir Šveices kantoni, ASV pavalstis. Suverenitāte ir nacionālas valstis kā daļa no cilvēces evolucionārā eksperimenta. Suverenitāte ir ne tikai mūsu partikulārais, mūsu māju sienu garants, bet suverenitāte ir, tāpat kā individuālisms Ādama Smita izpratnē, mūsu spēja pašiem uz savu galvu pieņemt lēmumus mainīgā vidē, pielāgoties tai un tāpēc iespējams uz laiku atlikt savu pazušanu verdzībā vai nebūtībā. Bet no otras puses suverenitāte, tautas kā suverēna spēja realizēt savu gribu, tā par ko tēlaini runā Satversmes 2. pants, ja to uztver pārāk tieši, ir kolektīvisms. It kā visa politiskā tauta būtu kaut ko nolēmusi un darītu. Vai vēl trakāk ir tad, ja ar tautu kā suverēnu saprot aklu vairākuma varu. Demos 4. sesija bija veltīta sabiedriskajiem medijiem. Šāds veidojums pretēji, piemēram, ASV privāto mediju modelim, ir nepārāk atšķirīgs no pārējās Eiropas. Tomēr nevar noliegt, tas ir sociālistisks. Viss sabiedrisko mediju regulējums runā par sabiedrisko labumu. Kamēr tās ir senas, vispār pieņemtas un gaisīgas idejas, kuras neviens nemēģina mākslīgi konkretizēt, tikmēr viss ir labi. Tomēr, ja sabiedriskais labums kļūst par kādas atsevišķas interešu grupas brīvu, modernu interpretāciju, mēs iegūstam tieši to, ko redzam pašreizējā mediju darbā. Masu gatavinātāji, kurus pieminējām iepriekšējā sesijā, paši taču svēti tic, ka kalpo sabiedriskajam labumam. Diemžēl arī konservatīvo vaimanās par medijiem nereti dzird sociālistiskas notis. Mēs jau esam tie īstie visas sabiedrības uzskatu pārstāvi, kur labāk zinās, kas ir jāraida. Mediji nav vienīgais tāds lauciņš, kur konservatīvie slimo ar sociālismu. Nereti dzirdam stāstus, ka vairums Latvijas sabiedrības esot konservatīvi. Ticu, ka tā patiešām ir, bet tas nav konservatīvisms politiskās filozofijas, ideoloģijas vai attieksmes izpratnē. Jebkurš cilvēks ir konservatīvs taiziņā, ka ja kaut kas viņa dzīvē viņam personīgi ir kārtībā, tad viņš nevēlas, lai kāds cits to bez viņa ziņas mainītu. Ideoloģisko pretrunu vēsmas nav tikai atsevišķi precedenti vai subjektīvi vērojumi. Tās ir konstatētas arī pētījumos. Arnis Kaktiņš ir atļāvis mums padalīties ar dažiem rezultātiem no nepublicēta SKDS pētījuma, kurā Latvijas iedzīvotāja ideoloģiskais pašnovērtējums salīdzināts ar realitāti. Tas ir ar viņu faktisko attieksmi pret ideoloģiskiem priekšlikumiem. Tie būs pēdējo 10 gadu dati. Kad Latvijas iedzīvotājiem pajautā, neminot ideoloģiskās birkas, ko viņš domā par progresīvo ienākumu nodokli, par gados vecu cilvēku aprūpi vai par nodarbinātību, viņa atbildes ir lielākoties kreisas.
arī tādi iedzīvotāji atbildes, kurš sevi dēvē par konservatīvu. Vairāk nekā puse respondentu uzskata, ka valstī ir jārada darba vietas, veidojot valsts uzņēmumu un būvējot rūpnīcas. Vairāk nekā puse uzskata, ka par veciem cilvēkiem, proti par vecvecākiem, jārūpējas ir valstī, nevis bērniem un mazbērniem. Tomēr visvairāk šokē tas niecīgais iedzīvotājs skaits, kas ir pārliecināti, ka viņu labklājība ir galvenokārt atkarīga no viņiem pašiem. Tādu ir tikai 5% Latvijas iedzīvotāji. Kopumā 21% uzskata, ka labklājība atkarīga no viņiem pašiem vai vismaz ir vairāk atkarīga no pašiem nekā no nekontrolējumiem apstākļiem. Pārējie 79% savu lomu paša laimes kalšanā redz vienlīdz nozīmīgu ar ārējiem apstākļiem vai niecīgāku par tiem. Pētījums notika 21. gada jūnijā, tāpēc atbildes var interpretēt arī citādi. Proti, ka tā ir nevis morāli aplama pārliecība, es neesmu pats savas laimes kalējs, bet tā ir objektīva realitāte. Tik liela ir valsts iejaukšanās, ka es vairs neredzu, kā izkaut savu laimi. Grūti pateikt, kādas atbildes būtu bijušas 21. gada rudenī, kad daudziem strādājošiem noteica prasību pēc vakcinācijas certifikātu. Lai vai kāda ir realitāte, pirmkārt, pirmais variants – Latvijas ļaudis no dabas ir sociālisti, vai otrais variants – valsts ir faktiski socialistiska, respektīvi tā ir apslāpējusi privāto iniciatīvu, mums, konservatīvajiem, vajadzētu darīt kaut ko lietas labā, un tāpēc šī sesija nost ar sociālismu. Šodienas sesijas galvenais uzdevums ir apzināties to, ko atļaujos saukt par lienošo sociālismu. Klasiski tātad sociālisms ir ražošanas un apmaiņas līdzekļu valsts pārziņā, ražošana lietošanai, nevis peļņai. Šādas ambīcijas ir arī daudziem mūsdienu projektiem, taču tā nav visa klasiskā sociālisma būtība. Tā tālais mērķis ir taisnīga sabiedrība, kurā valda vienlīdzība. Ekonomika tiek pārņemta un plānota ne jau aiz plānot gribas, bet ar domu, ka tā ir iespējams efektīvāk nodrošināt sabiedrību ar nepieciešamo un ka tā var izskaust sociālo un ekonomisko nevienlīdzību. Formas un sekas modernajam sociālismam ir dažādas. Atslēgas vārdi ir pārdalīšana, centralizācija, plānošana, tehnokrātija, racionālisms, scientisms, valsts iejaukšanās, pārregulācija, labklājības valsts, paternālisms, formālisms, etatisms, birokrātija. Par dažiem no šiem fenomeniem vairāk šodien runās citi un noteikti pieskarsimies tiem arī paneļdiskusijā. Es vēlētos šajā brīdī norādīt uz manā ieskatā galveno sociālismu izpausmi, kura piemīt arī daudziem it kā cīnītājiem pret sociālismu. Ja pavisam jāvienkāršo, tad tā izpaužas kā politisks plāns, kura pirmais vai vismaz viens no punktiem ir visiem sadoties rokās. Kultūras ministre Agnese Logina tieši pirms nedēļas Twitterī raksta: Mēs kā sabiedrība visu notikumu kontekstā nedrīkstam pazaudēt galveno fokusu. Mums ir jāatbalsta studenti un jādara viss, lai nodrošinātu drošu mācību vidi jauno talantu attīstībai. Par sevi var droši teikt, ka tas nav mans galvenais fokus, un es noteikti nedarīšu visu. Tā kā jūs trešdienas vakarā sēžat šeit, pieņemu, ka arī jūs faktiski esat pazaudējuši galveno fokusu un nebūtu nedarāt visu, kas mums kā sabiedrībai būtu jādara. Tajā brīdī, kad jūs kādu politisku jautājumu skatāt, mēs kā sabiedrība kategorijās, jūs jau esat sociālists. Lai no šī maldu ceļa izvairītos, ir jāatsakās no sabiedrības personifikācijas. Sabiedrība pati par sevi ir mūsu prāta radīts modelis, tam attiecību jūklim, ko veido neskaitāmas, vienu otru pārklājošas, reāli eksistējošas cilvēku kopienas. Ja vien, protams, runa nav par sociālistisku atomizētu individu veidotu masu, sabiedrība dabā reāli nepastāv. Tā ir cilvēka prāta radīta abstrakcija, lai varētu runāt par daudzo novērojamo fenomenu summu, taču uz sabiedrību, ja atzīst cilvēku kā subjektu, nevar iedarboties, sabiedrības līmenī, jo sabiedrības līmenis normālā veselīgā sabiedrībā, kur veido dzīves kopienas, fiziski neeksistē. Eksistē kopienas, eksistē ģimenes, politika neiedarbojas uz sabiedrību, tā iedarbojas uz ģimenēm, uz kopienām. Kas no tā izriet? No tā izriet tas, ka pretošanās sociālismam nevar būt visu sabiedrību aptverošs projekts, kurā mēs noteiksim valsts politiku, visi sadosimies rokās un realizēsim kaut kādu citu sociālismam it kā alternatīvu plānu. Jo jebkurš tāds visas sabiedrības rīcības plāns pēc definīcijas būs kolektīvisms. Un otra lieta, par kur es nevaru neko nepateikt, ir pārmetumi brīvā tirgus individuālismam, egoismam.
Tie signalizē sociālisma galvenās mehāniskās problēmas neizpratni. Atļaušos nolasīt dažas jau iepriekš publicētas rindiņas, kurās es pārfrāzēju to, par ko Friedrichs Hayeks daudzkārt ir rakstījis, bet jo īpaši savā esejā Individuālisms, patiesais un nepatiesais. Kad kāds paziņo, ka tagad jaunu atziņu vai apstākļu vadīts, viņš veltīs laiku un pūles, lai parūpētos par sevi, viņš, protams, māna sevi un citus, ka jau kad būtu darbojies kā citādi. Cilvēks vienmēr, arī tad, kad it kā rīkojas absolūti altruistiski un gādā par citiem, faktiski darbojas sautīgi, proti atbilstoši viņam vienam pieejamai informācijai par lietu kārtību pasaulē un atbilstoši tikai paša priekšstatiem par labāko iedarbību, lai pasaule kļūtu līdzīgāk tai, kādu viņš vēlas to redzēt. Kad cilvēks pēc paša gribas rūpējas par savu ģimeni, ciemu vai kopienu, viņš joprojām rīkojas individualistiski, proti izejot no saviem privātajiem priekšstatiem un privāti aptveramās informācijas par to, kā būs labāk. Tai pasaulē, kuras centrā ir viņa ierobežotais prāts. Politiski un ekonomiski nav nozīmes, vai konkrēts indivīds augst būt pasaules valdnieks, māte Terēze, Bills Geits vai pats ir reāls superdators. Lai vai kāda būtu viņa motīva, šis viens prāts relatīvi pret visas pārējās sabiedrības locekļu izpratnēm, vajadzībām, prasmēm un vēlmēm ir totāli neinformēts un nekompetents. Neelastīga un neefektīva pienākumu sadala rodas tad, kad šim vienam prātam dod teikšanu pār cilvēkiem un sfērām, kuras tas nepārzina un nevar pārzināt ne ar kādiem informatīviem palīglīdzekļiem, jo visi pārējie cilvēki un sfēras ir dzīvi, rīcību un pielāgoties spējīgi un neatstās bez reakcijas nevienu šī superprāta iedarbību ar vidi. Informācija ir rīcībās, ne jau atbildēs uz jautājumiem. Ceru, ka pēc šodienas sesijas mēs visi dosimies māju par mazliet labākām spējām saskatīt lienošo sociālismu un zināsim, ko darīt, lai to nevairot savos politiskajos priekšlikumos. Paldies!